Tas šitās mucis jau ievietēja? Šitās ir? Nu jā. Tā kaut kā iznāk nepierast. Šitās mucis kam? Nezinu tā. Tā kā ievietēja, domāju, kam viņas skaņa. Nu jā, es sadomāju, jau ūdeni jau kaut kur jāsavāc. Tur ir smuki pūksteņi. Jā, nu, protams, ka nokļauj un viss un citat. Jā, saprotu. Tā šitā viņai tā mājiņa. Jā, un tā viņa nāk likt blakus uzreiz iet tur. Un tie tur iznāk aizmugurē. Tur, nu jā. Tā noteikti. Var jau tāpat. Nu jā, viņai jau nevajag tās mucas, jo viņiem jau rekur ūdens ir. Jā, tas jau ir ābolīši. Viņai jau tie ūdeņi te ir rekur. Jā, te ir tie ūdeņi. Jā, pilna akla ar ūdeņi. Tīvēt nekur atstājas savu trumuli, ja? Neviens neko prom nenes. Jā. Tur jau kaut kas dzīvo, tajā būdā jau kaut kas pa vasaru grozās. Nu jā, kaut kas tur pirmajā gadā, kad atbraucāt, taču kur pie viņas mājas justāvīgas, tur arī dobīt rakāt. Te ir lietas, kas ir roda, to viņa glabāšot, to viņa iespējas zāvāja, te viņa saram zemī. Tur bija vēl otrs tīrums. Tur jau vajag izlīdzināt, kā tagad ir iesējis pa virsu. Tur jau vajadzēja tā kā nolīdzināt, un tad sēt. Viņa varbūt vēl tikai sēs, varbūt tur vēl nav iesējis. Jo tur jau rekvāli viss jau tur... Vēlās, nezinu, tagad jau nopļauju mies. Tā vēl garšīgi, viņam bija tā sāta, rudenī. Viņa jau ir tāda jaunākā, un tie čirši vēl. Ko tad viņai tās plūmas? Plūmas viņa Izādē. Plūmas, laikam, šitie pat lielie celmi bija kaut kur. Šādi lielas plūmas bija. Tur vajag kam plūmas. Tur var pārkāt pāri. Tad plūmas nevajag pārkāt pāri savāc. Vidē riebīgi. Jā? Kā bija riebīgi smūkādi. Atceros. Un arī toreiz mūs iesūdzēja. Mums to dzīvokli tieši tīra augšā pirstāvā. Viņa, jā? Jā, viņa ierakst. Es to viņas papīrāks redzēju policijā. Nu, skaidrs. Nu jā, tāpat jau jau te viss aizslēgts iet, ja? Vai tu? Tur vēl. Viņiem bija apakšā zem grīdas. Zem grīdas pagrabs? Bet tajā ūdens līdnes. Ūdens, un tā viņa aizbieda. Es domāju, jo tu tā, ka skatījos pilni ir un neko kaut kāds rezervis atslēdziņas. Jā, nu kas tad viņam? Jā, tā. Tad var ielest no saprast. Īvet paņēm galdu, man uzskatās, kā saliekam. Aizvērts kaut ko. Lok. Vecīs neceri galdu, es tev nav. Kaķi veselu čupu. Viņa izlīmēja. Spoguls. Tas jau nav nolaists pie valsts. Es nezinu. Būtu mārs atvedis. Vec piebalkā kaut kāds tāds bija, nebija? Viss varbūt. Varbūt, kad ir? Kad mašina nesveniet. Nu, jā. Nu, te var pārdot to atsakt, uztais vēs uzsildīt, uzsakt. Galjonis kļūdās. Nu, viņam te. Kā ir? Atsēsties. Es jau. Te mierīgi var sēdēt. Jā. Es jau kas tā. Tā būdala, cik viņi turēsies, tik viņi turēsies. Grieztis kā normāli. Nezinu, kā to jumtu tur bija.
Skaidrs. Šitā ir daudz pavasarī tārā. Nu jā. Tur, zinu, tās ābeles. Ne tā savādi, ka viņi te neliek to žogus. Mums jau Rīgā visur no paša sākuma jau visi žogus apkārt ritīgas. Neliela tā imitācija. Viņi saka, un viņi tik dārgi, viņi saka, tāda platība. Pareiz, ka nav. Nu, tādā ziņā, jā. Nevar, viņi saka, nekād nevar. Tā jau tie norobežot. Nu, skaidrs. Tā, un tas tās tur blakus aizaugšais, kas tur ir, kas ir... Sēriņa tur. Sēriņa, Ausma, atceries? Viņa rollerī to produktus Jaunāki, bija tādi jaunāki. Pa man jaunāki tie bija. Mamma to rolleri vadāja uz dārziņu no veikala produktus tādā laikā. Es atceru, bija tāds motocikls. Jā, bija tāds sievija. Ar rolīti kaut kā. Jā, viņš tur mums tas rollers vēl stāvēja tur garāžās, jau iestumts tur iekšā. Jā, es atceros. Tā ir meita Ginta, liekas ir. Tagad ir saimnieko, bet viņi dzīvo kaut kur Mārsnēnos. Un te viņi neatbrauc, viņa arī ir saplēsšies. Ko te viņa? Ivete it kā uzbraukusi to kasti uztaisījusi uz kopējā celiņa. Kasti? Kad nejanāk dārsā redz iekšā. Viņai traucē. Traucē. Pašai ir aizaugus zāli līdz ausīm. Nepļaut pa visu vasaru. Baigi salamājušies. Šausmas. Iveta lamājās. Es domāju, Iveta tāda miermīlīgi izskatījās. Viņa bija pasūtījusi viņu. Iveta tāda miermīlīgi. Tā bija kārtīgi tālāk, un tad no tā bija pārskaitusies. Nu, skaidrs. Tā kā tur kaimiņiena Ginta, tā ir tev pazīstam principā. Viņa varētu būt tavos gados. Laika. Augsma jau bija manos gados kaut ko. Mamma. Jā. Jānis tas nejauši krīta, kas saka. Jā. Ar viņam